Bergholts kungs mums tā arī neizstāstīja, ko jūs darīsiet 30. decembrī 5. vakarā. Vai jūs piedalīsieties atkal krematorijas būvniecības reklāmas akcijā, tāpat kā jūs to darījāt pie Lāčupas kapiem vasarā, sarīkojot brīnišķīgu pasākumu, kurā jūs vienpersoniski reklamējāt, cik forši būs Imantā būvēt krematoriju, vai ne? Nu, nāciet uz otro sēriju, mēs jūs sagaidīsim. Mēs ceram, ka jūs varēsiet arī tikpat labi pamatot, ka kādam privātam uzņēmējam ir jābūvē krematorija. Jūs izpildot, teiksim, izmantojot savu dienas stāvokli, reklamēsiet privāto krematoriju. Nāciet. Jūs varat nākt tagad un izstāstīt, kādas jums bija sarunas par to, vai Imantā tomēr vajag to krematoriju vai nevajag. Jo kaut kādā dīvainā kārtā parādījās informācija, ka 30. decembrī, tagad jūs nobalsosiet par Purmals kundzes atstādināšanu, atlaišanu, jā, viss tā kā ceļš ir tīrs, un 30. decembrī Kultūras namā Imanta pēkšņi dienu pirms jaungada svinībām jūs aicināsiet visus rīdziniekus lemt par to, vai krematorija ir vajadzīga vai nē. Vai tā nav gadījumā tāda sakritība, ka mēs ieguvām informāciju no Purmals kundzes, ka attīstības departaments tā kā nesteidzās atbalstīt šo projektu, un pēc viņas atstādināšanas šim projektam uzsākās virzība. Tāda vēl neliela detaļa.